Ceļš uz apzinātu dzīvi sākas prasmē apstādināt straujo dzīves skrējienu. Mākslas aspekts šajā visā ir atrast to īsto paņēmienu, kas liek tev apstādināt šo trako skrējienu. Jo bez apstāšanās iekšēja degradācija un tukšums ir nenovēršams. Abstraktā māksla sniedz cilvēkiem iespēju apstāties un veltīt laiku, lai izpētītu brīnišķīgi apkārtējo vidi. Vai tu redzi meža cūku, actiņa un tur deguntiņš? Abstraktā māksla. Šodien tas bija mūsu vienojošais aspekts. Kaut kas ļoti sirreāls, subjektīvs, netverams, gaisīgs, taču tajā pašā laikā skaists un brīnišķīgs piedzīvojums. Katra līnija ir kā māksla. Katrs laukums, katrs atspīdums ir kā māksla. Spēt nenoklusēt savas jūtas mākslā, tā arī ir māksla. Un tajā pašā laikā realitātes uztvere mums ir ļoti subjektīva, un realitātes uztvere vistiešāk atspoguļojas mākslā. Tad mēs meklējām savu mākslas definīciju caur abstrakto mākslu. Un te būs daži piemēri, kā mums šodien gāja. Abstraktā māksla reizē ir nekas, tajā pašā laikā kaut kas ļoti liels un valdzinošs. Vai tu redzi aci, ausis un galva? Paldies, ka noskatījies un veltīji 2 minūtes no savas dzīves. Iespējams nomest zemē laiks, bet iespējams tu tikko neapzināti mainīji savu dzīvi, jo skatīsies uz lietām un pasauli jau krietni savādāk.